Labdien! Tātad šodien mēs rankosim visus daļu literatūras žanrus. Mums te ir melnā krāsā mums ir lirika, zilā un tumši zilā mums ir epika. Šeit zaļā krāsā mums ir drāma, sarkanā krāsā mums ir liroepika, dzeltens ir miscellaneous un, protams, oranži ir es domāju, tie tēlēnā izteiksmes līdzekļi, jā. Labi, sākam ar dzejoli. Tātad, kas vispār ir dzejols? Tātad dzejols ir lirikas, ja žanrs, mēs sākam ar lirika, un tas ir sadalīts pa pantiņiem, un tam parasti ir atskaņas. Liekam dzejoli beats here. Viņš ir normāls, bet tā kā ir labāk, ir sliktāk. Labi. Turpinam ar elēģiju. Tātad, kas vispār ir elēģija? Tātad, tas ir lirisks dzejols ar skumju noskaņu. Ar elēģiju es teiktu ir drusku labāk par dzejoli, tāpēc likšu eights here. Labi. Oda. Oda ir svinīgs slavinājuma dzejols, un, piemēram, ir Ludviga un Beethovena oda priekam. Oda nav tik laba, es teikšu seats here. Labi. Sonets. Tātad, kas mums ir sonets? Sonets ir viena no izplatītākajām dzejas formām, un to veido 2 4-rindas un 2 3-rindas, un tās kopā 14 rindas, un tātad tā ir vairākas atskaņas schēmas, tāpat kā dzejolim, un šie abi ir ļoti līdzīgi, tāpēc es likšu sonets drusku labāk par dzejoli, jo viņš ir stingra dzejoļa forma. Tā to sauc, tas nozīmē, ka ir speciāls dalījums pa pantiņiem un rindām. Labi, turpinam epigramma. Epigramma ir īsts satīrisks dzejols par kādu personu vai notikumu. Epigramma ir ļoti daudz šitādi satīriski un tāda, bet šitais nestrādā tik labi, es likšu dīts here. Labi, himna. Tad kas mums ir himna? Tāda himna ir svinīga un pacelājoša dziesma, un tas ir arī bieži vien valsts vai kompānija vai skolu simbols, un himna strādā labi. Es teiktu labāk par odu pat strādā. Es likšu beats here. Labi. Turpinam ar pastorāli. Tāda pastorāli ir dzejas forma, kura atspoguļo lauku dzīvi. Un man patiesībā patīk šī dzejas forma, jo viņa parāda, kā notiek, kā dzīvo laukos, un kā ir daba, un viss šitais. Man liekas, viņš strādā samērā labi. Labi. Turpinam ar tādu, kas man ļoti nepatīk, gazeli. Tātad austrumu tautas dzejas forma, un tajā var ietilpt no 5 līdz 12 divrindēm, kas katrs izsaka pabeigtu domu, un katrā otrajā rindā tiek atkārtots tas pats, un to sauc par redifu. Tas ir viens vārds vai frāze, kas nemainās un atkārtojas. Man nepatīk, kā gazeles izklausās. Viņas vienkārši, es nezinu, es neesmu dzirdējis, kā kāds nolasa gazeli tā, ka izklausās labi. Es teiktu, ka gazela ir easier. Jā, es lieku zem F, tāpēc, ka nav tik bieži lietots, tāpēc es lieku, jo ir sliktāks par F, tāpēc lieku zemāk. Un tad gazela ir Labi, triolets. Tad tas ir sonetam brālis, ja? Un triolets nāk no Francijas, un tā ir 8 rinda, kas balstās uz 3 reizē pirmās rindas atkārtojumu. Un tātad pirmā rinda atkārtojas kā 4. un 7. rinda, otrā rinda atkārtojas kā 8. rinda. Turklāt pirmā rinda atskaņota ar 3. rindu un 5. rindu, otrā rinda ar jā, tur ļoti konkrēti uztaisīts, tāpēc man nepatīk, cik slēgta tā sistēma ir. Es likšu trioletu beats here. Labi, rondels. Tātad rondels mums ir. Tas radās Francijā un arī stingra forma, līdzīga trioletam. Un tam ir konkrēti 13 un 15 rindas. Jā, 13 vai 15 rindas, tā to teikt. Rondels ir ok, es teiktu seats here. Labi,
Madrigāls, re, kur vēl viens normālāks dzejas izpildījums, teiksim tā. Tad madrigāls ir tāds romantisks dzejojums, arī tāpat kā pastorāli iesaistot dabas formas, dabas simbolus un ģimeni. Un man patīk šitais. Es teikšu pašā, labi, Eicir. Labi, kas mums ir idille? Tātad idille mums ir antīkās dzejas pabeidz un dzejolis, kas attēlo mierīgas, bezrūpīgas dzīves ainas pie dabas. Idille ir nice, es likšu patiesībā S-tier, idille ir ļoti laba. Un beigās es uztaisīšu tādu P-tier, kurš būs pašā augšā. Nē? Šis S-tier. Es uztaisīšu tādu, šis sarkanā krāsā. Es uztaisīšu P-tier, un mēs izvēlēsimies no S-tier labāko un kronēsim to kā labāko. Labi, tad idille ir viens no pretendentiem. Labi, tātad epitāfija. Epitāfija ir tāds kā piemiņas uzraksts, ja? Jūs redzat, piemēram, kaut kādās vietās memoriālos, labi, memoriāls būs vēlāk, bet, memoriālos ir epitāfijas. Epitāfijas ļoti dziļa nozīme, es teiktu Eicir. Labi. Epitalāma ir pilnīgi kaut kas cits, pat izklausās līdzīgi. Tas ir antīkajā mākslā, tā ir tāda kāzu dziesma, ko arī dziedāja korinieki, bērni un tā. Epitalāma ir normāla, es teiktu patiesībā C-tier. Nav tik labi B-tier. Labi, tātad ir divas nozīmes ditirambam. Pirmā nozīme ir dziedāts, ir tātad dziesmas dziedātas tieši konkrēti Dionasam. Viņš ir vīna dievs Grieķijā, laikam F-tier, ko tik konkrēti nozīme, vai ne? Un ditirams, otrā nozīme ir, tas ir kaut kas starp himnu un odu. Tad arī ieliekam starp himnu un odu. Liekam B-tier. Labi, tad haiku. Haiku ir ļoti zināma japāņu dzejas forma, kurā ir 3 rindas, un tā pauž dziļu nozīmi, parasti bēdus un tā, liekam S-tier. Vot tagad ir tanka, kas ir tā kā garāka haika, ja? Garāks haiku. Un tankā parādās dalījums pa zilbēm konkrētāk, haiku arī ir dalījums pa zilbēm 3 rindās, bet tankā tas vienkārši, man liekas, nestrādā, jo tur ir vairāk tiek pielietots. Es teikšu, ka tanka ir A-tier, jā. Tanka strādā, bet nav tik labi. Verlibrs, tātad šī ir brīvās dzejas forma, kurā nav atskaņas, var nebūt atskaņas un nav dalījums pa pantiņiem. Verlibrs arī ir labs, bet nav S-tier worthy, es teiktu. Liekam A-tier. Labi, mēs esam nokļuvuši nākamajā vietā, kur mums ir epika, un es arī uztaisīju mazāku kategoriju personalizēta epika. Labi. Sākam ar pasaku. Tātad pasaka. Pirms mēs sākam pasaku, sākam ar stāstu. Patiesībā stāsts ir svarīgākais no šitiem visiem. Tātad stāsts ir izdomāts vai reāls notikums, un tajā paust kaut kāds piedzīvojums vai pārdzīvojums. Un stāsts, tā kā ir visi šie stāsta apakšnozares, es teikšu, ka stāsts ir pa vidu, B-tier. Varbūt ļoti dīvaini, ka es tā saku, bet varbūt būs slikti šeit, varbūt būs labi šeit, nezinu. Labi, pasaka. Pasaka ir proza, kur ir kāds neticams notikums. Šitais tā kā stāstā viena daļa no stāsta, ja, no stāsta nozīmes. Pasaka. Viņas var strādāt ļoti labi, bet parasti viņas ir ļoti uzmanāmas, un mēs visi zinām, kas notiek pasakas beigās, vai ne? Atšķirībā no romāna, kuram ir negaidītas beigas.
un romāni ir garāki, un tiek arī iedalīti īsromānā un garromānā, un arī visādos citādos romānos. Un es teiktu, romāns ir S-tier. Labi, teika. Tātad teika mums ir folkloras žanrs arī folkloras žanrs. Tos varbūt citā video pārunāsim. Tātad tas ir folkloras žanrs, un arī tas tiek stāstīts par kādu īstu vēstures notikumu, bet tajā tiek iemiksēti kādi fantastikas elementi, un arī tiek teikās visbiežāk ir stāstīts, kā vietas dabūna savu nosaukumu, piemēram, kā kaut kāds ezers vai kalns. Teikas ir patiesībā ļoti jautri lasīt, es teiktu, teikas ir A-tier. Vienīgi trūks tas, ka viņi ir īsi parasti, teikas ir īsas tā kā pasakas. Labi, leģenda. Leģenda ir tāds īsts stāstījums, stāsts par personu, vietu vai notikumu vēsturē, un tas ir papildināts arī par izdomātiem gadījumiem. Tad mēs vēl nerunājam par mītiem. Leģenda, es teikšu godīgi, leģendas nav tik labas. Ko citi domā par leģendām, es domāju par mītiem. Mīti ir, kas radījās, no mītiem radījās mitoloģija, vai ne? Un tātad mīts ir pārdabiskas būtnes stāstījums, kas viņiem, paša pārdabiskā būtne to nestāst, bet kaut kāda dieva piedzīvojums vai gadījums, un tas bieži vien skaidro kaut kādas lietas rašanos kā teikai, vai arī kā kaut kāda pasaules rašanās. Un šitais ir tā kā upgrades teikai. Es lieku šito S-tier. Labi. Fabula. Tātad, jūs redzat, kā es epusam esmu ielicis šito jautājumu zīmi. Un Liro epikai ir šitā krāsa. Es fabulai neieliku šo jautājumu zīmi, bet fabula arī var iedalīties kā Liro epika. Bet tagad runājam par fabulu, pašu fabulu. Tātad tas ir īsts stāsts, ja, ar pamācību un nozīmi, un parasti dzīvnieki ir kā tēli. Patiesībā man ļoti nepatika mācīties par fabulām un viņas lasīt un tā. Es likšu kopā ar šito ditirambu F-tier. Labi. Šitais ir pīk, tātad novela. Tas ir negaidītas beigas, pārdzīvojums, un viszināmākā novela, protams, ir no Rudolfa Blaumeņa Nāves ēnā, ja? Nāves ēnā populārākā. Es lieku S-tier. Man ļoti patīk lasīt novelas. Man joprojām patīk lasīt novelas. Daudzas ir negaidītas, dažas ir sliktas, jo viņas ir izstieptas, bet šitai vienkārši dažas novelas ir tik labas. Labi, tagad epos. Tad eposā ir līdzīgi balādē, par to vēlāk. Tad tur ir kāds dižens varonis un stāstīts par tautu, un tur notic kāds varoņdarbs. Tad epos, es teiktu, ir B-tier. Es pastāstīšu par balādi, tur būs konkrētāk, un tas būs drusku labāk. Bet jā. Tagad esam personalizētajā epikā, kur ir par kāda viedokli vai kāda stāstījumu vai kāds apraksts. Tātad Hronika. Sākam ar Hroniku. Tā ir vēsturiski notikumu secīgs pieraksts. Līdzīgs biogrāfijai, bet Hroniku var arī rakstīt pats. Tātad Hronika. Vispopulārākais ir Indriķa Hronika, protams, kā radās latviešu valoda un tā. Un man patīk tā doma par Hroniku. Es teiktu A-tier. Ne īsti S-tier, bet A-tier. Ļoti forši, ka ir šīs hronikas, kur cilvēki aprakstīja savas domas tajā laikā. Un var izlasīt un var zināt, kā viņi izpaudās tajā brīdī. Tātad nākamais ir dienas grāmata. Tātad dienas grāmata ir ļoti plašs termins. Es teiktu, dienas grāmatā var rakstīt jebko, līmēt, zīmēt, švīkāt, bet parasti raksta savus dzīves gājienus pa dienām vai pa notikumiem.
Un dienas grāmatas ir tā kā, man nepatīk dienas grāmatas tik ļoti kā hronikas, tāpēc, ka tās notiek modernajā dienā, kur es zinu, kas notiek. Vai arī, labi, ir kaut kāds ļoti vecs dienas grāmatas, bet tas jau ir cits stāsts. Bet, ja mēs runājam par dienas grāmatu kā tādu, man liekas, hronikas ir labāks, jo tad es varu arī salīdzināt ar mūsdienām, bet ar dienas grāmatu vienkārši salīdzinu ar savu dzīvi. Labi, biogrāfija ir nākamais. Tad biogrāfija ir chronoloģisks personas dzīves apraksts, ko rakstīs kāds cits cilvēks. Biogrāfija ir jauka lieta, ļoti interesanti ir lasīt biogrāfijas, bet kļūst tā apnicīgi, kad tu sāc uzzināt kaut ko no viņa dzīves, jo tad tev vienkārši pastāsta vēl detalizētāk par to biogrāfiju. Tāpēc es teiktu, biogrāfija būs Seacher. Patiesībā es samainīšu dienas grāmatu un biogrāfiju vietām. Man liekas, biogrāfijas drusku labāks par dienas grāmatām, jo tu dabūni tā autora viedokli par to cilvēku. Saprotat? Labi, memoāri. Tātad memoārs, jeb memoāri ir dokumentārs stāstījums par dzīves posmu, notikumiem un tā, un tiek iekļauts arī emocionāls pārskats. Un tas ir subjektīvs, ja? Un paša viedoklis, ja, un memoāri ir, labi, tagad es teikšu godīgi, memoāri ir tā kā epitāfija, tikai nav īsti tas dzejiskais noskaņojums, jo epika ir, tagad par stāstījumu, jo, ja galvenā forma lirikā bija dzeja, galvenā forma epikā ir stāsts, un man patīk tā dzeja, jo viņa iesaista tādu tēlēnību tur visur. Un tad memoāri, es teiktu, ir sliktāka epitāfija. Man joprojām patīk memoārus lasīt, bet epitāfija vienkārši padara to drusku labāk. Labi, tagad feļetons. Tātad feļetons mums ir tāds satīrisks un humorisks raksts, kas izsmēja un kritizē konkrētas personības. Teiksim, kāds cilvēks internetā apsmē Trumpu, nezinu. Daži feļetoni ir labi, bet lielākā daļa ir slikti. Es likšu Seacher. Labi, mēs esam tikuši drāmā. Sākam ar populārākajiem 3, ja, un tad drusiņ konkrētāk ar šo iedalījumu. Tā ir traģēdija. Traģēdijā tiek veikts kāds pārdzīvojums un bēdas un arī sēras. Labi, pirms es izskaidroju S-tier. Tādu paklausieties. Traģēdijā viņu sēras tiek izteiktas, jo kaut kāda pārdabiska būtne vai kaut kāds liktenis vai dievišķā griba viņam to ir izteikusi. Tas ir traki, jo tas ir kā, teiksim, tev dzīve ir bijusi filma šo visu laiku, un tagad tev būtne, kas ir virs tevis, te ir izsakusies viņas viedokli par tavu dzīvi, un tagad notiek kāds ļoti dziļš pārdzīvojums tam cilvēkam, jo viņš teikt ievēro, ka viņš ir šajās dziļajās bēdās vai pārdzīvojumā par to visu. Labi, pretējais traģēdija ir komēdija. Ar komēdijai tiek pielietots humors un raksturīgi strīdi smieklīgā veidā. Un komēdija bieži ļoti slikti veikta. Viņai, es neteiktu, ir Seacher. Tagad tuvākās komēdijas ir kļuvušas, es teiktu, sliktākas. Es lieku Seacher. Labi. Tas ir mans viedoklis. Es visticamāk ielikšu atsauci, kur jūs varēsiet ieiet un paši izdarīt šo rankingu. Ok? Sarunās, kapīšu. Labi. Drāma. Tāda drāma ir sarežģīts un nopietnas konflikts, kur tiek apvienots pārdzīvojums, strīds, protams, ir izteikta tā vieta un laiks un tā situācija,
Un drāma ir tāda, daudzi teiktu S-tier, bet es šoreiz teikšu, riskēšu un teikšu A-tier, jo drāma, viņai vajag to nozīmi, tādu ļoti svarīgu to nozīmi, citādi viņa nestrādā labi. Tam notikumam jābūt tādam, lai būtu drāma. Citādi es nedomāju, ka viņi tik labi nostrādātu. Labi, traģikomēdija. Protams, tas apvieno abus darbus, ja, kur, piemēram, traģēdija, kur ir tas liktenis, vai dievišķā griba, vai paša, tā ievērošana, tā epifānija, kas tur notiek. Bet ar komēdijas elementiem, kas, es teiktu, nostrādā, bet tāpat kā ar drāmu, viņai jābūt ļoti konkrēti izpildītai, lai viņa labi nostrādātu. Es likšu traģikomēdiju, lai iet arī A-tier. Labi, ļoti atvainojos par kļūdu. Esmu šeit uzrakstījis farsa, bet bieži vien to izsaka kā fars ar 2 saburtēm. Un fars jau ir sliktāks, es likšu šito F-tier, kur tiek izmantotas, absurdas situācijas, rupji joki un, vienkārši komēdijas tāda kā izsmiešana, ja, kur, savā ziņā es teiktu ir apnicīgi skatīties farsu, jā, es lieku E-tier. Melodrāma. Tātad melodrāmā, tā ir luga, kurā ir izteikts varonis un ļaundaris. Un melodrāmas ļoti bieži pārveidotas uz kādu, nezinu, filmā, kaut kādu filmas veidu vai kaut ko tādu. Un tāda melodrāma ļoti labi strādā patiesībā. Bet vai man likt S-tier vai nē, es zinu noteikti, ka nebūs B-tier, es likšu S-tier. Labi. Vodaviļa. Vodaviļa mums ir, tātad tas ir līdzīgs komēdiskam mūziklam. Tātad tas bija populārs, tas sākās būt populārs 19. gadsimtā, 70. gados ASV un Kanādā. Un tas attīstījās un kļuva populārs tas bija populārs līdz 1930. gadam. Ar Vodaviļa savā ziņā ir, kā komēdija, mūzikls un kaut kas no tā laika zināmajām lietām. Vodaviļa ir ok, bet man neliekas, ka viņa ir tik laba, jo viņa nebija tik attīstīta tajā laikā un netiek attīstīta tagad. F-tier. Labi, monodrāma. Un tagad ir kaut kas ļoti labs. Es visticamāk šito nolikšu uz A-tier un monodrāmu likšu uz S-tier. Tātad mono nozīmē viens un drāma, mēs jau pārunājām, kur ir konflikts un tā. Monodrāmu izspēlē viens aktieris un apvienojot traģēdiju un monodrāmu rodas kaut kas vienkārši fantastisks. Jo traģēdijā visbiežāk ir vairāk tēli, kas viņi izsaka to, dod vēl to viedokli tam aktierim, tam tēlam par to pašu traģisko notikumu. Bet monodrāmā, ja izspēlē pareizi, ļoti, ļoti skaists meistardarbs var notikt un ļoti dziļa nozīme. Labi. Etīde, es to iekrāsoju gaišāku, tāpēc, ka tas iekļaujas arī pie miscellaneous tēmas. Etīde, tātad man ir daudz ko teikt par etīdi, jo es eju teātrī, bet tā kā īsa sērija, teiksim tā, kurā ir konflikts, vieta, laiks, situācija, un arī raksturīgi 3 posmi. Ekspektācija, ieguve vai arī pašu neieguve, un arī pēcreakcija un sekas. Jā, konflikts šeit ir svarīgākais, un arī tie 3 posmi etīdē ļoti svarīgi. Etīdes ir labas, bet es likšu B-tier, tāpēc, ka etīdes ir īsākas un, protams, vieglāk nospēlēt un, protams, pauž to domu, bet tiešām esmu teicis par šo
par šo video, ka man nepatīk izstieptas lietas, bet etīdēs ir nepieciešams tāda uzbūve tai etīdē, lai tu saproti, kas notiek, bet, protams, es varu arī strīdēties pret to. Tāpēc etīde ir beater. Labi, mēs esam tikuši Liro epikā, kas apvieno liriku un epiku, par kuriem mēs iepriekš runājam. Tātad sākam ar balādi. Tāda balāda ir Liro epiks, protams, žanrs, kur ir noticis kāds varoņdarbs vai traģisks, fantastisks notikums. Vēlreiz Rudolfa Blāmana aplaus, ja. Viņš ir uztaisījis Tālavas taurātāju, slavenāko balādi Latvijā vismaz. Un balāde, es jau iepriekš runāju par eposu, un balāde tiek, es patiesībā likšu esir, balāde tiek ļoti labi izspēlēta. Nu, tā ir tā kā dzeja un stāsts kopā, ja, jo tie ir galvenie. Nu, lirikā galvenais bija dzeja, epikā galvenais bija stāsts, drāmā galvenais bija, drāma, jā, bet šeit galvenais ir mūsu nākamais tips poēma. Tātad tas ir lielāks apjoms dzejolim, un tā ir sižetiskas iezīmes, un tajā raksturīga arī emocija, jā, un nozīme, bet arī tas tiek pastāstīts dzejiskā un tēlēnā veidā, kas, mēs runāsim par tēlēnām izteiksmes līdzekļiem, drusku vēlāk. Labi. Poēma es lieku arī esir. Man patīk, kā poēma strādā, jo viņa apvieno abus tos veidus. Labi. Dūma vai duma, kas ir nesajaucam ar stulbiem vai arī dūmēm, bet tas ir filozofisks vai prātniecīgs, taču skumjš darbs, kas savā ziņā arī patiesībā nevis apvieno liriku un epiku, bet apvieno liriku un manu izdomāto personalizēto epiku, ja? Jo tas pauž tāpat kā, tas pauž viedokli tāpat kā feļetons. Dūmu es likšu kopā ar feļetonu, patiesībā nē, es likšu drusiņu zemāk, jo viņš ir īsāks nekā pārējā Liro epiku žanra. Es likšu Dīķeri. Labi. Un tagad mums ir miscellaneous un tēlēnās izteiksmes līdzekļi. Sākam ar alegoriju. Tad alegorija ir bieži izteikts karikatūrā, bieži izteikta karikatūrā, kur ir tā kā, piemēram, kādi cilvēki vai tēli, ja, un tie pauž kādu konkrētāku nozīmi. Protams, var vairāk saskatīt nozīmes, bet, jā, alegorija, piemēram, alegorija par trešās kārtas celšanos Francijā, Franču revolūcijā, noskaties to vēstures video, lūdzu, bet tā ir alegorija. Alegorija ļoti labi strādā ar karikatūrām, es likšu Eicer. Labi, parodija. Tā ir parodija, ir kādas lirikas, epikas, Liro epikas vai drāmas, kā arī kaut kādas citas mākslas atdarinājums un komisks atspoguļojums. Un parodija ļoti, labi, man ir tāds viedoklis, parodijas vispār nestrādā. Man nepatīk, ka visas parodijas vienkārši, lielākā daļa parodiju vienkārši izsmeja iepriekšējo. Man patīk parodijas, kuras ciena, un tādēļ es par vienu augstāk liekam F-tier. Vismaz nav E-tier ar gazelu un farsu. Tāda satīra. Labi. Mēs neko te netīram, bet satīra ir, no angļu valodas satire, asprātīga doma un kādas lietas atmaskošana, un arī rodās cilvēku vājība, piemēram, kaut kāda atmaskošana politikā, kur paši cilvēki, kas aizsargā tās ticības, jūtās vājināti no tā pārdabiski pastāstītā no tās pārdabiski pastāstītās domas, vai ne? Un satīra ir labi, bet ne tik labi. Viņa arī bieži neizdara to, kas viņai jāizdara, tāpat kā komēdija, tas liekam Sīceri. Labi. Un te mums ir tēlināts izteiksmes līdzekļi. Es šitos iekļauju šoreiz, tāpēc, ka
Man likās, būs smieklīgi, ja es iekļauju arī tēlēnos izteiksmes līdzekļus. Nu, tātad sākam ar epitetu. Tātad tas ir ekspresīvs, es izlasīšu te nozīmi. Ekspresīvs, emocionāli iedarbīgs apzīmētājs, kas tēlēni raksturo kādu priekšmetu vai parādību. Un piemērs tam ir viļņojošas domas vai šalcoša jūra. No visiem šiem tēlēnās izteiksmes līdzekļiem, kuri visbiežāk ir izmantot lirikā un dzejā, šito ir visgrūtāk atrast, bet tiek pausts visbiežāk, bet nepauž visvairāk domu. Es likšu Pīcieru, jo viņš ir viduvējs. Labi, metafora. Tas ir līdzīgs epitetam, bet atkal tas ir tēlains pārnestā nozīmē lietots izteiciens. Ja iepriekš epitets gāja kā divdabis, šis iet kā atkal kaut kāds lietvārds, dīvaina. Viļņu muguras vai mākoņu laivas, ja. Un tātad tas uztaisa to par, tā ir tā kā personifikācija, par kuru mēs vēlāk, bet priekšmetiem, un tas padara to pašu domu kā kaut ko citu, ja. Un metafora ir drusciņ labāks epitets, es lieku A tier. Labi, salīdzinājums. Tā ir divu parādību saistījums, satuvinājums, kas balstīts uz to līdzību. Tad meži nokurinājās kā salijuši zirgi. Tas ir piemērs. Man patīk salīdzinājums. Man patīk arī, ka nav jāliek komats, kad ir salīdzinājums. Ar to kā. Un viņus ir visvieglāk atrast. Es lieku S-tier patiesībā. Es lietoju savos domrakstos salīdzinājumu ļoti bieži. Un vēl viens, kas man ļoti patīk, personifikācija. Tad cilvēkiem piemītošas īpašības, pārnesums uz priekšmetu, dabas parādību vai to dzīvnieku. Vai dzīvnieku. Tad debesis skuma un raudāja par lielo nelaimi. Tad personifikācija kaut ko padara par cilvēku, ja? Nu, personifikācija. Jā, personification, ja? Nu, personifikācija. Tas padara par personu. Ja? Un man ļoti patīk personifikācija, it īpaši dzejā, jo tā lieka mums just līdzi tam priekšmetam vai dzīvniekam, kā mēs jūtam līdzi saviem cilvēkiem, ja? Saviem, līdzjūtējiem, ja? Mēs jūtam līdzi. Labi. Es šeit pateikšu šādu. Personifikācija ļoti, viņa vislabāk pauž domas dzejā. Es domāju, ka noteikti tiks pārdomāti šajā Pīcieru ranking. Bet man liekas, tā kā visi šie ir ļoti labi, varbūt no katras šīs tēmas izvēlamies vienu. Tāpēc, ka, labi, dzeltenie netika, neviens no tumši ziliem netika, tāpēc ātri izvēlamies no šiem visiem. Tad starp ideli un haiku es lieku haiku augstāk, jo tā ir nozīme, ja. Tā ir dziļāka nozīme. Antīkās dzejas paveids, kuram, tā kā bezrūpīgas, tā dzīves sākums, ja, rašanās, zemes rašanās, nebija nekāda darba, nekāda tur sistēma. Tas ir forši, bet haiku arī pauž tā kā emocionāli to visu. Idila vairāk, haiku iedomājas tās bēdas visā, bet idila ir tāda, bezrūpīga. Labi, starp romānu, mītu un novelu es lieku, man liekas, novelu Pīcieru, tāpēc, ka novela, man ļoti patīk tas, ka novelai tās beigas ir negaidīts, kā nāves ēnā, piemēram, labi, spoiler alert, nomira, labi, tas tā kā romānam, tu nezini, kas īsti notika, bet, kādu tur nomira tie, kas palika no tiem kuģiem, those who know, labi, tā ir novela, man ļoti patīk, kā viņi visu to pauž, ja, labi, traģēdija. Traģēdija ir ļoti, man liekas, traģēdija dabūna Pīcieru starp monodrāmu.
tāpēc, ka traģēdijā, tur ir tas pārdabiskais, tas, kas padara to visu sliktu. Man patīk to sajust līdzi, ja. Monodrāmā tas ir tikai iedalījums tā traģēdija monodrāmā. Labi, starp balādu un poēmu es, man liekas, lieku poēmu, jo tas ir plašāk nekā balāda savā ziņā, jo balāda ir, viņā ir stingri tas, ka tas ir tāds varoņdarbs un tā, bet poēmā, tas nav, tur ir vairāk izvēle. Un starp salīdzinājumu un personifikācija, es jau iepriekš izteicos, ir labāka, jo tā pauž to līdzjūtību sajūtu. Labi, tagad jūs varat nobildēt manu ranking, un es jums visticamāk ielikšu atsauci internetā, zem šī video. Un jā, tas bija viss.